saņemot jauko e-pasta ziņu, steidzās Annai palīgā gatavoties svētku vakarā. Sveiki, Anna! Sveiki, mīļie draugi! Saņēmām tavu uzaicinājumu svētkiem. Vēlamies tavu palīdzēt. Nikija ir apslimusi, bet turpina mums gatavot svētku cienas, cepot pīrāgus un vārīt zirņus. Kā man patīk Ziemassvētki, sēsamies pie darba. Nāciet mājiņā, skaties, kā Kamēr Anna ar kaimiņu bērniem gatavojās svētkiem, tikmēr klāt jau bija draugi no Skotijas, dūdojot skaisto melodiju. Sveika, Anna! Sveicies no Skotijas. Atvedām mums dūles, ar ko lai pieciet savus mīļos. Sveika, Eile! Tik jauka dāvana, paldies! Noteikti iemācīšos spēlēt uz dūdām. Mēs esam ieradušies apkopot, kā es Latvijā svinu Ziemassvētku. Esam iemācījušies dzejolīti, kuru noskatīsim saņemot dāvanu no Ziemassvētku vecīša. Vai noskaitīsim? Labprāt, mācīties arī manos. Elens, elens, simpulis sā, simpulis sā, pulis so. Elens, elens, simpulis sā, simpulis sā, pulis so. skaitot skanīgos skotu dzejo, Anna ar draugiem nedzirdēja, ka pie durtiņām klauvējas viesi no siltās Austrālijas, kuriem līdzi bija braiskie mājdzīvnieki. Sveiki, mīļie draugi! Prieks jūs satikt! Sveika! Mēs esam tālu ceļu mērojuši un pie jums Latvijā nepierasti augsts. Tik balts un pūkains ziedus, kas pie mums Ziemassvētkos nav jūtams. Jā, Gustav, mēs varam priecāties spēlēt uz rotaļākas sniedzi un priecē katru no mums. Smagiem soļiem ieradās Annas draugi no Ziemeļpoles. Sveika, Anna! Esam klāt no ziemeļiem. Pie jums laikam kādu ziemēt līdzīgi mums. Viņš tam sievieti sasaukātās, un mēs paši makšķerējam, lai savu jautību. Mēs mums abrādi gribētu iemācīt jaunu rotaļu. Negotu vilcienu, mums ir ļoti iemīļot.